Es gribu nolasīt vienu no jūsu domām, ja? Vienu no jūsu. Tātad, teiksim... Henry. Jā, Henrijam vieglas domas izstāst. Ja? Kā? Man telefonā... Nē, vispirms tev apstīšu 3 jautājumus. 3 kaut kāds vienkārši parasts jautājums, un tu ātri atbildes viņam galvenais, ja? Tātad, kur tev patīk labāk, ārā vai iekšā? Ārā. Tas nav ātri. Mēģināt ātri atbildēt. Ārā, ja? Labi, kas tev labāk patīk, zēna vai meitenes? Kas tev patīk, nepār vai pārskaļi? Pār. Pārskaļi. Un tev cik bija jau jautājumi? 3 jautājumi bija? Labi. Skaties, redzi, man ir telefons, un lai jūs redzētu, ka es neeju nekādās tur aplikācijās. Parasti pieraksti man ir. Nu, žēl, skaties. Parasti pieraksti, ja? Un re, kur ir slaveni cilvēki sarakstīti daudz. Redz, daudz dažādi slaveni cilvēki. Es parādīšu kamerā, lai redz. Ja? Nu, visādi tur ir. Var redzēt? Tur ir tā kā... Nu, kaut Lauris Reinīgs, Artus Kaimiņš, Krastīņš, Zenta, viss kaut kā tādi, ja? Kas ir Amanda? Ko? Kas ir Amanda? Aminata, tā viss ir. Kāpēc tu tur neesi? Jā. Ai, es nezinu, kā tev sauc. Ja? Un kādu skaitli tev patīk pāri, tu teici? Un tagad es gribu, lai tu iedomājies vienu pārskaitli. Jeb kādu skaitli no 1 līdz 10. Ja? Iedomājies? Un tagad apsties to vārdu, kas ir pie tā skaitļa, ja? Apsties to vārdu un ielāgo. Ielāgoji? Ja? Un redzi? Ja. Visi dažādi vārdi, ja? Viss ir kārtībā. Ielāgoji to. Tu zini to cilvēku? Tu nezini, kas viņš ir? Bet man liekas, viņš diezgan populārs ir pašlaik. Bet tu zini, kā vārdu, tagad atceries viņu vārdu. Tas vārds nebija kaut kāds... Raimonds Vējons. Jaunais Latvijas prezidents! Tu nezini Latvijas prezidentu? Kā mums nezināt?